piederošas mājas, un šeit kādi 5-6 sliežu ceļi bija paralēli ar pārmijām, lai varētu tā kustība brīvi notikt. Te labajā pusē gribu vērst jūsu uzmanību. Ir vecās sliedes, un šī ir vienīgā vieta Latvijā, kur šaursliežu sliedes ir saglabājušās savā sākotnējā darbības vietā. Tās te tiešām palika no tiem laikiem, kad dzelzceļu 72. gadā slēdza, un sliedes te joprojām ir. Tālāk vēl arī nedaudz uz priekšu jūs redzat tādu zaļganu kolonnu, kas ir ūdens ņemšanas vieta. Arī šī kolonna ir vēsturiski saglabājusies no tiem laikiem, kad tā pildīja savu funkciju. Jo tvaika lokomotīve, lai varētu tvaika dzinējs darboties, tātad vajadzēja kurināmo un vajadzēja ūdeni. Ūdeni tātad paņēma te pirms došanās reisā. Jāsaka, ūdens kvalitāte bija ļoti svarīga, nevarēja jebkurā grāvī pasmelt, lai dzinēju nesabojātu. Un vēl pa ceļam, kur bija garākie maršruti, vēl bija dažas vietas, kur ūdeni varēja ņemt, bet tad vajadzēja atvest paraugu, un te dzelzceļa depo teritorijā bija laboratorija, kur to ūdeni pārbaudīja. Te tagad labajā pusē tāda veca māja, un tā ir kādreizējā dzelzceļa poliklīnika, vai ambulance droši vien pareizāk teikt. Un tur med palīdzību saņēma kā dzelzceļnieki, tā arī visi viesītieši. Mēs tagad griezīsimies pa kreisi un izbrauksim uz Viesītes galvenās ieliņas, uz Raiņa ielas, bet vēsturiski mazais bērnītis šķērsoja šo ielu un gāja virzienā tā, un tad tālāk jau tur sazarojās. Bija ceļš, kas aizgāja uz Jēkabili, un ceļš, kas devās uz Daudzevu. Viesīte ir tipiska mazpilsētiņa. Mums ir tikai aptuveni 1500 iedzīvotāju šobrīd, bet dzelzceļa vēsturi Viesītes muzejs glabā joprojām, jo dzelzceļa darbība tiešām bija ļoti nozīmīga vispār apdzīvotas vietas attīstībā un uzplaukumā. Vairāk par to, kad tas tika veidots, kā tas notika, jums pastāstīs Līga, jūs arī apskatīsiet pašu lokomotīvi un vēl visu, kas ir skatāms mūsu muzejā. Mēs tagad turpinot ceļu, te braucam garām, kreisajā pusē ir Viesītes vecā kapsēta, un mums kādreiz jautā cilvēki, kāpēc pilsētas vidū kapsēta, tad jāsaka, tad, kad tā sāka veidoties pagājušā gadsimtā, gan tur 1. 2. pasaules karā kritušie gan karavīri, gan pilsētiņas iedzīvotāji tur tika apbedīti, un tad vēl Viesīte nebija tik apbūvēta, kā tā vēlākos gados izveidojās. Te pa kreisi jūs redzat tādu zaļganu māju, kas stāv pret Raiņa ielu ar galu, un redzat plāksti Paulam Stradiņam, piemiņas plāksti. Šo māju dzēra Paula Stradiņa tēvs, kas bija ļoti prasmīgs amatnieks, namdaris. Viņš cēla kā ģimenes māju. Par Paula Stradiņa personību un viņa devumu vispār medicīnas jomā un arī kā viesītieši viņa piemiņu joprojām godā. Jūs uzzināsiet mūsu muzeja 2. nodaļā, mēs tur brauksim arī garām. Mēs tagad turpinam ceļu joprojām par Raiņa ielu, kas vēsturiski tika saukta par Kungu ielu, jo uz šīs ielas Viesīte veidojās kā tāda tipiska amatnieku un sīktirgotāju apmešanās vieta. Un tad šī bija iela, uz kuras arī tika būvēti pirmie tādi nami, kuros mitinājās tirgotāji. Un te tagad tieši pretī man vai jums kādam sanāk atmuguriski, bet šī te baltā ēka, var jau redzēt, ka tā ir sena, tā ir tiešām Viesītes vecākā ēka, droši vien, ka āžu kroks vai āžu miests, gan jau jums ir dzirdēts, tepat jau tuvu kaimiņos vien esam. Un āžu kroks ap 840. gadu tieši šī ēka tika uzbūvēta, un pildīja savu funkciju kā jau kroks. Jo atradās tādā ceļu krustpunktā no Daudzevas uz Neretu, uz Jēkabili ceļi satikās. Un tad cilvēki te varēja atpūsties, iedzert kaut ko siltu, gan jau kādu mēriņu ar augstākā laikā, atpūtināt, pabarot zirgus un tad jau turpināt savu ceļu. Vēlāk padomju laikos šajā mājā atradās ugunsdzēsēju depo, un vienu brīdi šajā te pusē, kur tie 2 logi redzami, te bija arī autoosta.
tie bija tie padomju laiki, kad Viesītē bija vairāk iedzīvotāji un tā transporta autobusu satiksme bija intensīvāka, un tad sava tāda autoosta te bija. Es pat atceros, kas autoostastajā strādāja. Lūk, te jau dzirdu, ka kundzes saka, ka ir autoostā strādāts. Tā mēs apmetām tādu loku, un tagad mēs brauksim atpakaļ pa Viesītes pašu vecāko ieliņu, var teikt, vai vienu no vecākajām ieliņām, kas kādreiz bija bruģēta, bet tagad, diemžēl, bruģis ir palicis zem asfalta. No vienas puses žēl, mēs neredzam to vēsturisko segumu ielas, no otras puses iedomājieties, ja mēs ar šito brauktu pa bruģi, diez vai es tik raiti jums ko varētu pastāstīt. Labajā pusē, tur, kur tās lielās egles, tur dziļumā ir tāds piemiņas akmens, tur atradās māja, kurā piedzima profesors Pauls Stradiņš. Un te labajā pusē aptieka, Latvijas mērogā šī aptieka ir ievērības cienīga ar to, ka Latvijā viena no pirmajām dibinātajām 881. gadā Kārlis Osterhofs to izveidoja, un tad jau aptieka īpašnieki gan mainījās, un abi kara periodi un starpkaru periods, bet aptieka praktiski visu laiku darbojās un nodrošināja iedzīvotājus ar medikamentiem. Tālāk, turpinot ceļu, tāda nozīmīga ēka, šī te pa labi skaistā tāda rūsgano ķieģeļu ēka Brīvības iela 10. Pirms reģionālās reformas pēdējās te bija Viesītes novada dome, bet vēsturiski te bija Viesītes pagasta valde. Un 1928. gadā šajā mājā tika nolasīts lēmums par to, ka Viesītei ir piešķirts pilsētas status. Un Viesīte Latvijā tātad bija 45. pēc skaita pilsētiņa. Tur dziļumā pa labai pusē palika balta ēka, kas ir mūsu muzeja otra nodaļa. Īpaši daudz tur neko nepastāstīju, jo tur jūs atbrauksiet arī. Tur jums būs ekskursija. Te labajā pusē šī te lielā ēka šobrīd ir bērnu mūzikas un mākslas skola, tā kā mūsu mazajiem viesītiešiem ir laba iespēja, kur izkopt un attīstīt savus talantus. Vēsturiski krājaizdeva sabiedrība tur bija. Jūs jau redzat, ka šīs te mājiņas ir tādas vienstāvu apbūve, tiešām tipiska pagājušā gadsimta pirmai pusē. Un gandrīz par katru no šīm mājām mums ir savs stāsts, vairāk vai mazāk tā vēsture ir izpētīta. Protams, ka pētnieciskais darbs nekad nevar teikt ir līdz galam pabeigts, vienmēr kaut ko vēl izdodas noskaidrot klāt. Piemēram, šī ēka pa kreisi, tāda pelēka ēka, te kādreiz pagājušā gadsimta pirmajā pusē bija veterinārārsta Artūra Grieķera privāta prakse. Par Artūru Grieķeru jūs vairāk uzzināsiet arī vienā tajā baltajā muzeja nodaļā Paula Stradiņa skola, kas ir, viņš bija savam laikam ļoti spēcīga tāda spilgta personība, viesītieši viņu vēl joprojām vecākie viesītieši atminās ar lielu cieņu. Un mēs šogad pavasarī atvērām viņa personībai un profesionālai darbībai veltītu piemiņas izstādi. Te labajā pusē ir arī tāds objekts, kas man noteikti jums jāpiemin, kas ir Viesītes brīvības piemineklis. Jūs redzat, arī šis piemineklis līdzīgi kā Rīgā esošais brīvības piemineklis uzcelts par saziedotiem līdzekļiem tikai, un piemineklis uzcelts par godu tam, ka Pirmā pasaules kara laikā tepat šajā apvidū tur tam piemineklim iepretim, kur tagad tur saules paneļu parku diemžēl būvē vai par laimi, nezinu. Tur notika sadursme Bermonta karaspēka izlūkvienība, bija ceļā uz Rīgu un bija ļoti strateģiski svarīgi neļaut viņu virzīšanos uz Rīgas pusi, un Viesītes aizstāvji viņus tur sastapa, jāsaka, gan karavīru skaita ziņā viesītiešiem bija stipri lielā mazākumā cilvēku skaits, un tomēr izdevās droši vien, ka savas dzimtās vietas mīlestība un karavīru tāda pašaizliedzība un varonība palīdzēja apturēt bermontiešus. Un tad 34. gadā tika uzcelts tas piemineklis, uz kura iekalti vārdi brīvība, tautas dzīvība. Mēs tagad turpinam ceļu, un te gar visu šo ieliņu kreisajā pusē būs tāds paugurs, Valeskalniņš, pabraucam tagad garām ēka ar sarkanu jumtu, ir Viesītes luterāņu baznīca. Atkal jāsaka, Latvijas mērogā zīmīga ar to, ka šis ir pēdējais Latvijas pirmās brīvvalsts laikā uzceltais dievnams.
Un 39. gadā uz Ziemassvētkiem tas tika iesvētīts. Šobrīd altāra glezna baznīcā apskatāmā ir mūsu novadnieces viesītietes mākslinieces Ligitas Caunes gleznota. Dievnamam padomju laikos paveicās ar to, acīm redzot, vieta nebija tik parocīga, lai tajā sāktu glabāt minerālu mēslus vai kaut ko citu, kā tas ar daudziem dievnamiem notika. Un tad samērā labi baznīca saglabājās, jau atgūtās brīvvalsts laikā 90. gadu sākumā. Tur, protams, vēl notika atjaunošanas tādi darbi, un pašlaik baznīca darbojas. Viesītē ir arī baptistu draudze, un pulcēšanās vieta viņiem ir Sēlies kultūras centrā, un vēl ir pavisam jauns mūsdienu tāda celtne katoļu baznīca. Tā kā arī tāda garīga aprūpe cilvēkiem ir pieejama, un visu, šo vairāk pārstāvēto konfesiju ļaudis var uz dievkalpojumiem nokļūt. Te tagad mēs tā lēnām ripinam garām šim te viesītieši, saucam to par Valeskalniņu, bet tāds ģeoloģiski, dabiski veidojies augurs. Jāsaka, viņš veidojās tajā laikā, kad pārvietojās vēl Latvijas teritorijā ledāji, un tad divas tādas ledāju straumes šajā vietā viena otrai pretim plūstot sadūrās. Un tālāk nevirzījās, ledus izkusa, un no tiem sanesumiem ir arī izveidojies šis te paugurs. Nostāsti vēsta par to, ka šajā vietā cīnījušies divi milži, kas satikušies, un abi spēkos tādi līdzīgi, neviens otram ceļu nav gribējuši griezt. Un tad viens no milžiem kritis, un tāpat arī ticis apbedīts. Tāda teika. Mēs lēnītēm atgriežamies vēsturiskajā depo teritorijā par pārējām ēkām un to pielietojumu, kam kalpoja dzelzceļa darbības laikā, jums Līga pastāstīs. Es vēl varu pateikt, ka te kreisajā pusē tur tālumā tāda brūdugana māja ar sarkanu tādu aprūsējušu jumtu. Tā ir arī dzelzceļa vēsturē tāda nozīmīga māja. Tur atradās stacija. Un senās fotogrāfijas mēs labi redzam, kā tur tie sliežu ceļi un perons garām gāja. Un nesen pie mums viesojās arī Skrundas reģionālā televīzija, jo viņi filmēja raidījumu par Satiksimies stacijā. Un tad tās staciju ēkas jau tomēr tur vēl ir saglabājušās. Mums jāuztaurē tam dēļ, ka tā darīja arī mazais bānītis te, kur mēs tagad braucam, te zem asfalta arī ir sliedes, tas ienāca teritorijā, gāja iekšā te depo mājā, uz tādu, tehnisku apskati un aprūpi. Tas tika apskatīts, vai tur kaut kas jau nav bojāts, varbūt tur jāsasmērē kaut kas un tādā veidā. Un tālāk tur ir vērti, pa kuriem gāja laukā, un tad uz labo pusi tur gāja sliedes ar tādu loku. Un tālāk jau tika bānītis ar vagoniem novietots atkal nākamajam reisam. Mums viesītē ir vēl daži vecie dzelzceļnieki palikuši vai vismaz ģimenes locekļi. Mēs cenšamies reizi mēnesī satikties. Viņi mums ir lieli palīgi, reizēm ir kaut kādas fotogrāfijas, kur mēs gribam pajautāt, kas, pārliecināties vai domājam pareizi, kas tur attēlots un tā.